Esmu pie Ikšķiles novada pašvaldības, kur 12. klases skolnieki šobrīd iepazīstina lēmumu pieņēmējus ar savu redzējumu par nozīmīgākajām jomām Ikšķiles novadā. Katru gadu mācot šajā priekšmetā par pašvaldības funkcijām, skolēni 12. klasē veido prezentācijas par Ikšķiles pašvaldības funkcijām, un mēs tiekamies ar Ikšķiles pašvaldības pārstāvjiem. Tā jau ir tradīcija. Ir ļoti pozitīvi tas, ka skolēni iepazīst pašvaldības darbu. Jo tas nav noslēpums, ka arī pieaugušiem bieži vien ir diezgan tā neizglītot šajos pašvaldību funkcijās. Un arī, teiksim, bieži vien pašvaldībai pārmet daudzus, teiksim, kaut kādas problēmas, bet tās nav pašvaldību funkcijas, nav viņu kompetencē, teiksim tā. Un tādā veidā mūsu mērķis ir patiesībā arī izglītot skolēnus. Savā ziņā arī, ja skolēni aiziet mājās un stāsta vecākiem, tad arī savā ziņā tā ir tāda popularitātes celšana pašvaldībai. Skolnieku prezentācijās bija apkopota informācija par Ikšķiles novadā pieejamajām iespējām attiecīgajā nozarē. Pēc katras prezentācijas sekoja arī ieteikumu un diskusijas ar lēmumu pieņēmējiem. Mēs principā apkopājam informāciju par to, kāda sporta veida ir pieejama Ikšķilē, vietas, kur tas notiek, neliela informācija par sporta skolām, par sporta veidiem kā tādiem, ielikām interesantus faktus par to, kas Ikšķilē noticis, kā arī par to, ko mēs iesakām, ko varētu uzlabot. Uzskatu, ka nav vietas īsti, kur realizēties daudziem, jo ir tik daudz sportistu, kad visiem vienkārši nepietiek vietas. Ko piemēram, tas pats turists var izdarīt Ikšķilē. Viņš atbrauc un kādas ir iespējas, kur viņš var palikt pa nakti, ko viņš var izbaudīt šeit. Kas ir tāds populārākās vietas Ikšķilē? Meinarda sala, Spādraps, Meidraps, viss tas komplekss, visi pieminekļi, viss ar to saistīts. Kas vēl pietrūks, ko jūs gribētu attīstīt vairāk? Es uzskatu, ka neko. Pilsēta Ikšķile. Es uzskatu, ka neko vairāk nevajag šeit. Katru gadu Ikšķiles pašvaldībā viesojas 6. klases vēstures stundas ietvaros un 12. klases politikas mācības ietvaros. Gadiem ejot, sadarbības starp skolu un pašvaldību izveidojusies cieša, tāpat arī saiknes starp jauniešiem un deputātiem. Jo Ikšķiles pašvaldība ir tā, kas gādā par izglītību, un mēs esam ļoti lepni ar to, ka mēs atrodamies Ikšķiles novadā. Sintija Lukša, Kristaps Dravenieks, Artis Supe, Ogres televīzija.